Paliek jautrāk, kolēģi, vēlreiz. Nevajag baidīties no krievu valodas, jo mēs, krievu runājoši latvieši, ir šīs valsts pamats, kola kungs, nu nav vispār vietā saukt mani par kaut kādas okupācijas piedošanu paliekam. Kas par absolūtu murgu, uz dotu momentu, ka minimums 40% no Latvijas iedzīvotāji ir krievu runājoši, un jums to ir jārespektē. Un ja mēs runājam par konkrētu lietu, kola kungs, jums nāksies to respektēt. Jums nesanāks mums kaut kāda veida visus izolēt un nosūtīt kaut kur uz mēnesi. Tā nebūs. Galvenā ideja ir cita. Ja uzņēmējs spēj nopelnīt lielāku naudu, lai samaksātu lielāku nodokli, lai jums, kola kungs, kā komisijas vadītājam, būtu tā superīga alga, ko jūs viņam traucējat? Nekāda veida tas neapdraud neatkarību, par kuru es pats personīgi stāvēšu līdz pēdējām. Nekāda veida tas neapgrūtina un neapdraud latviešu valodas zināšanas. Man ir 3 bērni un 3 pārvalda latviešu valodu, un nav nekāda jautājuma. Lielākā daļa no krieviem, kas dzīvo Latvijā, no cilvēkiem, kas mājās runā krievu valoda, zina latviešu valodu. Un jūs tagad mūs apmelojāt. Absolūti atklāti un klāji. Nav tādas statistikas, kā Latvijā dzīvojuši krievu valodīgi nepārzina latviešu valodu. Nav. Jūs tagad atklāti melojāt. Mēs tagad runājam par uzņēmējiem, par ekonomiku un par finansēm. Ja uz dotu momentu mēs varam dot iespēju mūsu uzņēmējiem pelnīt lielāku naudu, lai viņi to pelna. Diskriminācija un apdraudējums ļaut angļu valodai būt visur. Tas ir diskriminācija un apdraudējums. Diskriminācija un apdraudējums angliskošana, rusifikācija būs angliskošana. Latviešu valoda ir apdraudēta dēļ angļu valodas, starp citu. Jo es vēlreiz atkārtošos, uz dotu brīdi latviešu valodas eksāmena rezultāts skolā ir nekādi, salīdzinājumā ar angļu valodu. Uz dotu momentu latviešu bērni uz ielas labprāt runā angliski. Uz dotu momentu uz ielas, kolēģi, drusciņ klusāk. Uz dotu momentu uz ielas jauniešiem ir moderni un zolīdi savā starpā runāt angliski. Mēs nodzīvojam līdz brīdim, kad tas parāda līmeni jaunietim. Viņi savā starpā komunicējas angliski. Jūs varat iedomāties, līdz kādai situācijai mēs aizbraucam. Rosnikov kungs, jūs varat lūdzu nekliegt. Mēs visi jūs ļoti labi dzirdam. Paldies. Te jau saprotiet, ja parlamentam nospļauties, ka mums ir parlamenta vadītājs, kurš atbalsta šito visu gaudošanu, nu ko mēs varam izdarīt? Tikai runāt skaļāk un viss. Nu tad respektēt lūdzu tos, kas iznākuši runāt. Kad jūs runājāt, es stāvēju un klusēju, kola kungs. Tas ir mazā cieņa, ko jūs varat izrādīt. Jo uz dotu momentu es taču atbilstu pilnīgi visām prasībām. Pilsonis esmu, latviešu valoda ir. Tad kur ir respekts un cieņa? Kur? Visu laiku tikai radāt ar pirkstu uz to pusi. Kurš no viņiem, es vēlreiz jautāšu, kurš no viņiem uz dotu momentu ar savu darbību kaut mazāk... Rosnikov kungs, lūdzu nesarunāties arī ar zāli.